mācības ir lielākās mikroklases dronu un pretdronu iekārtu mācības, kādas vispār NATO ir. Pagājušais gads bija pirmais, kad mēs sākām, un pirmie iespaidi, kurus mēs spējām radīt gan savējiem, gan arī mūsu starptautiskajiem partneriem, bija tādi, ka šogad partneri ir 5 reizes vairāk. Vēl jau vairāk mēs šogad pirmo reizi esam Sēlijas poligonā, kurš ir īpaši radīts tam, lai varētu nodarboties ar elektronisko karadarbību un netraucētu civilos iedzīvotājus. Šajās mācībās tiek izspēlēts scenāriji, kur ar detekcijas iekārtām pretinieks mēģinās detektēt lokāciju mūsu dronu speciālistiem un, protams, censties viņus iznīcināt. Un mūsu uzdevums savukārt ir to nepieļaut. Tas nozīmē maskēties, slēpties, slēpt radiosignālu izplatību, nekādi mobīlie telefoni, nekas cits liekas, kas izstaro dažādus signālus, lai viņus pēc iespējas grūtāk būtu detektēt. We pretend to be enemy, so our task is to do aerial recce, and also we have a strike drone team that will, if we find a target, we can also send strike drones with FPV technology to imitate attack on this team, for instance. We've had amazing opportunities, I'd say, to speak to other nations, to learn mostly from what they do, how they train pilots, how they work within the radio spectrums and everything involved in drone operations. It's been very, very good for us. We've drawn great conclusions, and I think it's been greatly hosted so far. We are here for jamming drones in a very effective way. With our, you can see it clearly in the background, our German table set Fuchs, combined with some jamming system on it to jam, to improvise, to improve our own TDPs and to improve our readiness against drones. Mēs zinām, kur mēs gribam nokļūt, un mēs redzam, paši saprotam, ka mums vēl ir tāls ceļš ejams. Tas, pie kā šobrīd mēs strādājam, mēs cenšamies no visu zemesargu saimes atlasīt spējīgākos, labākos cilvēkus, kuri varētu būt ne tikai drona operatori, bet pēc tam arī palikt par instruktoriem. Un tad šie ir tie cilvēki, kuri varētu mācīt arī tālāk citas spēku struktūras un tādējādi attīstīt. Jo droni jau šobrīd tiek pielietot visās jomās, gan sapieriem, gan snaiperiem, gan sakaru jomā kā signāla retranslātori, gan kamikadze droni, gan artilērijas uguns koriģēšanai. Pilnīgi visās jomās. Ja? Un katrā jomā ir sava specifika, kas nav vienkārši tikai lidot ar dronu. Un tur mums vēl ir diezgan tāls ceļš ejams, bet es domāju, ka mēs sasniegsim un izdarīsim.